Tā dīvaini sanāk. Palikuši tikai dažas dienas līdz pašvaldību vēlēšanām. Bet tikai tagad jaunā vienotība pēkšņi paziņo, ka ir atradusi finansējumu un visu pārējo, lai salabotu šo jau leģendāri kļuvušo ceļu posmu starp Valdemārpili un Roju. Lūk, šāds ceļš mums varēja būt jau 15 gadus atpakaļ, 10 gadus atpakaļ, pie vienādām starta pozīcijām. Šādi izskatās ceļu posmi starp mazaņu ciematiņiem un pilsētiņām Polijā, kur pilnīgi nekas neliecina par to, ka viņiem būtu kaut kas trūkta, nebūtu finansējuma vai vēl kaut kas. Vēl sliktāk tas, protams, ir, ja mēs paskatāmies to visu Lietuvā, Lūdzu, Lietuvā. 2,5 gadu laikā autovāns, Kauņa robeža. Kas notiek ar mums? Mums notiek pavisam vienkāršas lietas. Mums, lūk, ir tikai un vienīgi šādi ceļi, jo mums pie varas ir vienotība. Par viņu balso ierēģi. Un līdz ar to mēs nekur tālāk arī netiekam. Tāpēc sestdien ejam uz vēlēšanām, balsojam par jaunatriešiem, lai mums viss izdodās, jo mēs ejam un darām, nevis solām.